9. maijs paiet mierīgi gan Rīgā, gan Tallinā. Lai gan padomju laika pieminekļi pulcē tūkstošus, viņu vidū arī radikāļus, svinības notiek bez lieliem starpgadījumiem. Savdabīgas Igaunijas nemieru atbalstis Latvijā. Tā kā kaimiņvalstī alkoholu tirgot joprojām nedrīkst, robežpilsētā Valkā dzērienu plaukti veikalos ir tukši. Lidmašīnas un zemūdenes pirms 5 gadsimtiem. Tie nav joki. Leonardo da Vinci radīja 15. gadsimtam pilnīgi neticamus tehnikas brīnumus. Rīgā apskatāma renesanses laika ģēnija izgudrojumu izstāde. Broadveju nomainījis pret Brīvības bulvāri Latvijā uzstājas mūzikļu meistars Stīvens Švarts. Viņš koncertē pats un pasniedz meistarklases mūsu aktieriem un dziedātājiem. Labvakar panorāmā. Ar bažām gaidītais 9. maijs pagājis mierīgi. Uzvaras piemineklis Rīgā pulcēja tūkstošiem cilvēku, to vidū arī abu spārnu radikāļus, tomēr būtiskas sadursmes neizcēlās. Policija līdz vakaram vairāk nekā 30 cilvēkiem bija uzrakstījusi vien administratīvos protokolus par alkohola lietošanu. Notikumiem Uzvaras parkā jau no vakardienas sekoja līdzi arī mūsu filmēšanas grupa. Stāstīja Vokīšplats. Gatavošanās 9. māja svinībām pie Uzvaras pieminekļa sākās jau vakar. Ap 10. vakarā sargāt pieminekli sanāca vairāk Latvijas antifašistiskās komitejas biedri, kuriem likās, ka naktī Uzvaras parkā varētu ierasties cilvēki un rīkot provokācijas, lai traucētu svinīgo pasākumu norisi. Turpat netālu dežurēja arī pāris policisti. Naktī dažu stundu laikā pieminekli tika uzstādītas norobežojošās barjeras. Добрый день! Здравствуйте! Šorīt ap 7:00 Uzvaras parkā vēl pirms pasākuma dalībniekiem un viesiem vien pēc otras ieradās policijas automašīnas, un nepilnas stundas laikā 9. māja svinību norises vieta jau atgādināja neieņemamu cietoksni. Desmitiem kārtības sargi aizsargķivēs un speciālajā ekipējumā gan pašvaldības, gan ceļu policisti bija gatavi ātri atrisināt jebkuru konfliktu situāciju. Nekas neliecināja par iespējamām nekārtībām līdz brīdim, kad svinību vietā sāk pulcēties labējie radikāļi, Nacionālās spēka savienības aktīvisti, kuri vēlējās pie pieminekļa nolikt dzeloņdrāšu vainagu un sēru lentēm sasiet ziedu pušķus. Pašmājas suņiem ir jāatkāpjas. Pietiek! Mēs esam visu laiku zem okupantu karu bijuši. Es jau šur pateicu, jūs tiesā zaudēsiet, jo jūs nevarat pierādīt, ka tas nav vainīgs. Pēc īsas diskusijas policijas vadība tomēr atļāva Nacionālajai spēka savienībai nolikt ziedus pie pieminekļa. Šāds solis izraisīja pamatīgu sašutumu pārējos svinību dalībniekos, uz īsu brīdi pat izraisījās kautiņš. Kārtības sargā aizturēja 3 cilvēkus, 2 tā dēvētos antifašistus par Nacionālās spēka savienības aktīvistu aizskaršanu un vienu, kurš bija uzbrucis un savainojis roku kādai sievietei. Kad nekārtības bija norimušas, Uzvaras parkā ieradās Krievijas vēstnieks Latvijā Viktors Kaļužnīs ar svītu. Viņš klātesošos aicināja izvairīties no savstarpējiem konfliktiem, šādā veidā parādot cieņu 2. pasaules karā kritušajiem karavīriem. Es ceru, ka viss būs labi. Visi taču saprot, ka tie tomēr ir lieli svētki un nekas tos nespēja aizēnot. Savukārt pēcpusdienā gājienā no okupācijas muzeja uz Uzvaras parku devās vairāk nekā 100 organizācijas Roģina biedri un atbalstītāji. Gājiena dalībnieki tērpušies cara laika armijas formas tērpos, ar plakātiem rokās aicināja Latvijā atjaunot monarhiju. Stingrā policijas uzraudzībā gājiena dalībnieki izklīda pie Uzvaras parka. 9. māja svinībā šodien piedalījās vairāk nekā 2000 cilvēku. Svētku koncerts ilgs līdz pat 10:30 vakarā. Pēc tam pasākumu organizētāji sola vērienīgu salūtu. Neskatoties uz to, ka šodien nebija būtisks sabiedriskās kārtības traucējums, policija sola pastiprinātā režīmā strādāt līdz pat rītam. Ivo Kiršbats, Ivans Milovs, Latvijas televīzija. Bez nopietniem incidentiem diena aizvadīta arī Liepājā. Tur osipovieši, aizstāvot Tallinas bronzas karēvi pieminekli, bija ievēlējuši pilsētas centrā novietot milzīgu tā dēvētā Aļošas plakātu.
Vīrieti, kurš atveda plakātu, policija aizturēja tik ātri, ka viņš to nemaz nepaguva atritināt un daudz incidentu nepamanīja. Nacionāla demokrātiskās partijas biedram uzrakstīts protokols par mašīnas novietošanu neatļautā vietā un uzsākta administratīvā lieta par publisku pasākumu kārtības noteikumu pārkāpšanu. Pie Liepājas aizstāvi pieminekļa šodien bija pulcējušies vairāki simti cilvēku. Viņu vidū Nacionāla demokrātiskās partijas domu biedri no Polijas, kuri savā valstī atjauno Otrā pasaules kara upuru kapa vietas. Ar vislielākajām